Esiet sveicināti novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmas video mācībās. Šī sistēma ir web bāzēta, tā ir pieejama izmantojot internetu un interneta pārlūku programmu. Lai pievienotos sistēmai, nepieciešams atvērt interneta pārlūku programmu un ievadīt adresi. Tālāk jānorāda sava e-pasta adrese, parole un jānoklikšķina uz pogas pieslēgties. Ja jūsu lietotāja vārds vai parole ir ievadīta nepareizi, uz ekrāna redzēsiet paziņojumu ar kļūdu. Ja jūs savu paroli nezināt vai aizmirsāt, noklikšķiniet uz aizmirsu paroli. Parādīsies paziņojums, ja aizmirsi paroli, lūdzu ievadi savu e-pastu, un poga pieprasīt jaunu paroli. Ja e-pastu un paroli ievadījāt pareizi, notiks pieslēgšanās sistēmai. Pirmā loga labajā pusē jūs redzat dažādas informācijas ikonas. Pirmā ikona – Mani dati. To izmantosiet, lai redzētu ievadīto informāciju par sevi, autorizācijas datus, personīgos datus un ieņemamos amatus. Ja šeit norādītā informācija ir kļūdaina, tad jums jāsazinās ar personu, kas ir atbildīga par novērtēšanas procesu organizēšanu jūsu iestādē. Šīs personas vārdu jūs varat redzēt zem ikonas Informācija. Tāpat šajā sadaļā jūs varat redzēt normatīvos aktus, lietotāja rokas grāmatu, kompetenču vārnīcu un vērtēšanas rokas grāmatu. Nākamā ikona ir Mainīt paroli. Sākotnējā parole ir sistēmas veidota, un ja vēlaties to mainīt, jums jāievada vecā parole un 2 reizes jaunā parole. Spiediet uz taustiņu apstiprināt, un jūs saņemsiet paziņojumu, ka parole veiksmīgi nomainīta. Klikšķinot uz ikonas ar jautājumu zīmi, tiek atvērta palīdzība, kas satur informāciju un norādījumus darbam ar šo sistēmu. Lai izietu no sistēmas, klikšķiniet uz ikonas Beigt darbu. Tajā brīdī notiks atslēgšanās no sistēmas un uz ekrāna būs redzams autorizācijas loks.